Čievrio 72. Šitā izskatās mans jaunais elektroautomobīls. Nu, nav nomazgāts, bišķi apkakāts, bet pašlaik lādējos. Vienmēr sakot, nu, viss ir tieši tā, kā es paredzēju. Atbraucu šito uz lādes staciju. Nē, sākumā es domāju, labi, palādēšu mājās. Karoči, man ir šitāds kabels komplektā, ja? Ķipā, viņš jāieštepselē štepselī. Un man viņi ķipa iedeva līdz kā oriģinālo, ja? Bet tas ir vienkārši kaut kāds menekes. Čoms teica, es nekad to neesmu lādējis. Nu, skaidrs, ka viņš nekad, kaut gan viņš bija šādā te oriģinālajā ķipa pakā iekšā. Skaidrs, ka nekad nav lādējis, jo viņš vienkārši nestrādā. Iespraudu štepselī, iespraudu tur, nekas nenotiek, nelādējās. Šits, cik es saprotu, vienkārši pagarinātājs ir, nu, ja tu gribi tālāk lādēt no tādas pašas stacijas. Un tas viss. Vienvārds sakot, es domāju, labi, ja aizbraucu bišķi uzlādēt, atbraucu uz šitādu elektrumu drīve. Jā, karoče, visu te nočakarējos nenormāli. Sākumā šito noskanēja, man saka, no aizēju uz šitādu. Pievieno kārti, es pievienoju, kaut kas nesenāk. Karočes reāli, nu, 20 minūtes čakarējos, pēc tam labi aplikācija, te ieinstalēja aplikāciju. Nu, ķipa, tur vēl ir kaut kāda magnētiskā karte, man loģiski tādas nav, uzlādes karte kaut kāda. Karoča beigās labi, kur ir telefons, zvanu. Beigās man tā sajūta bija tāda, kad es mācu to meiteni, ko te darīt. Tāpat nekas nesenāk, spraužu iekšā, nelādē. Bet beigās meitene atklāja veiksmes stāstu, viņa saka, ka to štepseli vajag iespraust pēc tam, ka tu te esi visu izdarījis, aplikācijas, kartes, vienalga ko. Ko man te rāda aktīvā sesija, ļoti ilgi es te lādējos. 8,2 un man bija 64 laikam. Nu, tā uzlāde notiek patiešām ļoti lēnām. 7 kW ir tas laikam, cik man tā mašīna spēja ietilpināt iekšā, un pavisam te ir 35 kWh baterija. Tā kā pie šī lādētāja es gribētu uzlādēt, man laikam būtu jāsēž tad 5 stundas. Nu, no 0 līdz 100. Pašlaik esmu pa pusstundu uzlādējis, jā, laikam kaut kāds 9%. Nu, lūk, beigās tā uzlāde tomēr aizgāja ar šo te resno milzīgo kabeli. Nu, es saprotu, šī mašīna nav tāda, kas ātri lādējās. To es jau YouTube biju izskatījies, ka viņa lēnām lādējas, un te viņi tur spriedelē, oj, tas jau tik labi akumulatoram, ka lēnām lādējas. Nu, ķipa, nedegradē to akumulatoru tik daudz. Nu, lūk, nu tad davai par mašīnu apskatiņš, jā? Jo man jau laiks vēl ir, kamēr es uzlādēšu, te vēl principā stunda sanāk līdz 100%. Protams, tik ilgi es negaidīšu, bet mēģināšu rīt varbūt nopirkt citu šo te lādēšanas kabeli, vai arī es pieļauju domu, varbūt, ka te ir vajadzīgs kaut kāds mega amperāža, ko viņš kaut kā noskanē un saprot, ka tās amperāžas nav. Nu, mēģinu, jo es liku caur pagarinātāju. Nu, ielikšu viņu pat taisno, iespraudīšu to tieši no sadales kastes, tiešais reizēs drošinātājiem uztaisīšu vadus, iemačīšu pa taisno, pamēģināšu, varbūt ieslēdzas tā lādēšana, ja nē, tad rīt jābrauc pirkt kaut kāds mājas lādējumais, jo šitien man arī to ciparu baigo uzrādīja. Te 1 kilovats maksāja 60 vai 70 centi, 1 kilovatstunda, un man vajag skaiti ielādēt kaut kāds 10, tā kā es beigās, ar ko es varu nobraukt, ar 10 varu nobraukt kādus kilometrus 50, un man tas maksātu tad 6 kaut kādu laikam eiro. Nu, ķipā, sanāk tas elektroauto, nu, teiksim tā, dārgākā man Corsa benzīniec vai tas pats. Tā kā, nu, nav lētuma ziņā, ja šito gribētu un šitā lādēt, tas nebūtu lētāk kā benzīnieks. Tas lētāk ir tikai tad, ja tu mājās viņu lādē. Nu, lūk, un tā tad lādējās, pašlaik man rāda, ka es varēšu nobraukt. Nesalaužam lādēšanas kabeli. Pašlaik man rāda, ka es varēšu nobraukt 136 kilometrus. Lūk, un 83% ir uzlādēti. Nu, lūk, tāds man tas laikam paredzamais, cik ar viņu vispār var nobraukt. Vai, nu, es nezinu, kaut kur tur rakstīts kaut kādās specenēs, ka var nobraukt tur 200 cik kilometrus pa pilsētu. Nu, es domāju, tā ir tīrākā diršana. Skaidrs, ka tā tas nevar notikt. Nu, izstāst šitādi vāģis, ja? Nu, lūk, davai izstāstīšu par pašu mašīnu tikmēr, kamēr lādējās vēl procenti.
subscriberiem jau patiks. Tad pirmais, kāpēc es izvēlējos vispār šito mašīnu. Redzi, te ir tā. Ko viņa atšķirās no citām tām elektromašīnām? Te viss tas panelis ir no tāda viena milzīga gumijas gabala. Un ja tu viņu šitās spaidi, tad vienīgais, kas skrapšķi, ir šitais plasmas gabaliņš, kur skaits, ka var noņemt un forši pārlīmēt. Bet tā kā viņš ir integrēts tādā milzīgajā gumijas gabalā iekšā, viņš neskrapšķi. Karoči, šitā mašīnas brauc un neskrapšķi. Protams, tā kā es te iesēžos, kā es pirmīt stāstīju, te ir tāda šteli, redz, es šitā sēžu un man te spiežās celis. Visu laiku viņš spiež. Te gan ir tāds speciāls mīkstinājums. Redzi, porloniņš ir dēla apakšā. Vai viņš vienalga spiežās? Bet es domāju, skaties, kā viņš te ir uzkonstruēts, redzi? Te ķipa pieskrūvēts. Un tur apakšā viņi varētu atskrūvēt visu šito konsoli, pārvietot uz blakus sēdētāju pusīti. Bišķīt. Nu, vot, tas ir tas, kāpēc es vispār šo mašīnu izvēlējos, ka viņai, nu, tiešām neskrapš tas salons. Te ir viss no viena gumijas gabala, un tas ir čotka. Un arī nav baigi skaļā, jāsaka, ka brauc. Bet redzi, kā te ir durvis konstrukcija šitāda. Vot šitā tu attaisi, un tad var ietikt tur aizmugurē. Protams, aizmugurē, kāds saproti, nu, apsēsties cilvēks aiz manis te nevar. Tas ir diezgan nereāli, vai arī man jāsaloca te ceļi un tā. Nu, nav šitā mašīna priekš 4 cilvēkiem paredzēta, vai cik tur siksnes pat priekš 5. Ne, nu skaidrs, ka kaut kādu gabaliņu tur 10-20 km nobraukt var. Bet principā šis ir domāts, ja tu te vienkārši gribi kaut kādu somu iemest uz aizmugurējā sēdekļa, nu, tad tam tas arī ir piemērots kaut kā tā, nu, salona ziņā. Es par to arī baigi nepārdzīvoju, jo šī skaita ir, principā, var teikt, viena no lētākajām normālajām elektromašīnām, kas vispār bija pieejamas. Es vēl notirgoju cenu viņai pār, laikam, 3000 laikam notirgoju beigās. Tā kā, nu, tādā ziņā ir ok. Tur kaut ko čoms, kaut kādu mazu skrāpēju viņi rādīja, kurš man vēl jābrauc uz Inčai pēc garantijas tur sakrāsot, bet man ir bail, ka viņi uzkrāsos citādā tonīt labāk. Es viņu vienkārši aizpulēju, aizkrāsoju ciet. Nu, lūk, tā kā pagaidām tas ir viss, ko es varu pateikt. Par šo kabeli es nezinu, var jau būt, ka man uzreiz komentātori ierakstīs komentārā, ka, ja tu gribi, lai šitais tev strādā, šitāds menekes, un man ir tā, ka es viņu iespraužu. Man te viena sarkana lampa deg, otra sarkana lampa mirgo. Un te, kur būtu jābūt lādēšanās lampai, redzi, tagad te deg zaļš. Man ir vienkārši balts, un balts te rāda, ka ķipa gaidiet vai ko, bet, nu, nekas tur nenotiek. Tā kā, nu, apskatāmies, ko mums te lādē, aktīvās sesijas. 7 kW laikam lādētājs, saprot, nu ļoti lēn tā lāde notiek. Pirms tam te bija rakstīts 150 kW, 150. Tas ir laikam, ko kaut kādā Teslā var iedzīt momentāli 150 kW pa 15 minūtēm un brauc. Bet, nu, es bišķīt palādēšu, vēl kāds 10 km pielādēšu klāt, un tad rītdien mēģināšu, jā, to nopirkt citu lādētāju, vai šodien varbūt vēl pamēģināšu šito pašu kaut kā varbūt pievienot vai palasīt kaut kādus Googles. Nu, lūk, par pašu mašīnu, kas man pietrūkst, ir šitāds versijas arī. Opā, kāpēc? Kas ir? Es nevaru stūri pagriezt. Kas man jāiztais durvis? Un? Kāpēc pastiprinātājs nestrādā? Ķipa es nekur nevaru aizbraukt? Stūri, reku man rāda. Kaut kas nebūs stūri, ja? Nu labi, ja vienmēr sakot, huj, pagriezīs. Te ir vēl citiem 3. podziņa, kas ir stūrs apsilde. Man nav. Siltumsūknis, reku darbojās, klimats man te uzsildās. Šitas ir ķipa touchscreens, bet te ir arī parastās pogas. Tā kā diezgan nevajadzīgs tas touchscreens, izņemot, ka vidū tu vari pārslēgt, kur pūtīs. Un es teikšu tā, ir diezgan, ir sils tas. Kas man liekas, kas varētu būt labi šādai mašīnai, ka ziemā tu kā iekāp, viņš momentāli pēc 2 minūtes tev puš siltumu. Nu, benzīnieks, kamēr viņš uzsilda to lielo motoru, un te vēl rāda baterijas temperatūru. Man rāda, ka diezgan maza tā temperatūra.
Varbūt tāpēc viņš lēnām lādē. To nevar zināt kāpēc, bet pašlaik man rāda 85% uzlādi un 139 km es varētu nobraukt. Redz, 139 km. 8, kā lai tā foršāk? Bams. 85% uzlāde un 139 km varu nobraukt. Tāds ir tas, ko viņi ir paredzējuši. Vēl baterija rādīja, ka maza, pultī, ka maza baterija. To kā reiz man tagad laiks daudz, jo tā kādu stundu es pavadījis. Apmainīju baterijas, tēt vairs nerāda. Reku chargings, šī tāds skaisti deg, ja? 139 km, 85%. Ir tā, ka šitiem elektromobīļiem labais tonis skaitās nelādēt vairāk par 80% ar ātrajiem lādētājiem. Bet tā kā šitam ir ļoti maz tā baterija, es domāju skaidrs, ka te jālādē 100%, lai vispār kaut kur aizbraukt varētu. Tā. Tā kā, ko es vēl neparādīju, lūka nav, kas man īstenībā patīk, varētu teikt tā, ka mazākam skrapšķēt nekad nelietoju lūku, kas tur es nezinu. Te bija pilns ar visādiem asistentiem. Viņi automātiski bremzē, ievēro tur tās līnijas, vēl kaut ko. Bet labā ziņa ir tā, kad aktivizējam. Labā ziņa ir tā, ka šeit settingos, ja, ieejot settingos, ir safety settings. Un pilnīgi visas tās features var atslēgt. Active sense. Redzi šiten, nē. Collision avoidance. Te viņš automātiski bremzē. Es taču šito atslēdzu. Vai tik nav tā, ka viņš pēc tam ieslēdzās pats? Nav tā, ka ieslēdzās pats atpakaļ automātiski. Šito es biju atslēdzis. Ojajaj, tas gan man nepatiktu. Ka mašīna, respektīvi, pati bremzē. Kas ir connectivity? Te kaut kur var pievienot kaut kādu telefonu. Kaut kādu iemeslu pēc viņu var pievienot. Gan jau ir kaut kāds My Mazda app vai kaut kas tāds. To es varbūt kaut kad tad arī visu apskatīšos. Bet, zini kā bija? Es skatījos šitādu vēl vienu. Šitam 70 000 nobraukums, bet skatījos ar 20 000 nobraukumu. Tam bija stūri vispār pilnīgi vēl matēt un tā. Bet tas jau bija pārdots. Man vienkārši deva ar viņu braukt, lai es... Pīpināmais ir. Un vēl te ir visādas features. Piemēram, tu brauc un te var ieslēgt tā, lai motors būtu tāds. Tā kā visiem YouTube ir bum, motors. Un lai viņi izslēgtu, viņi jānospiež abi pedāļi reizē. Tad šitā lāpstiņa, kas bremzēšanai, reģenerācijai 5 reizes, otra lāpstiņa 5 reizes, tad jāatliež pedāļi, jāieliek draivā, bla, un tad tas motors skaņa ieslēdzas vai izslēdzas. Tā kā tāda ņemšanās. Jo viņai nav tā kā meņuši, kā tu vari ieslēgt vai izslēgt to motoru skaņu. Tev jāzina kombinācija. Tad tev vēl kaut kā šitos 2 reizē tu nospied, tev iedegās tur speciāls servisa meņu slēptais. Un visādi ar tiem pedāļu spaidīšanām te viņam ir visādas opcijas, visādos formos un YouTube'os var apskatīties. Lūk, sēdekļi es teiktu, ka ir diezgan ērti, nestoties to, ka viņi nav garie. Bet sāni nav tādi, kas spiež. Sāni nespiež. Tas man patīk. Vat šitā. Un, protams, brauc pilnīgā klusumā. Tas automobīls brauc pilnīgā klusumā. Tas arī ir tas, kāpēc viņi nopirku. Apskatāmies, kā izstās šitā. Mazda Power! Draza jau ir. Bet es jau, riepas arī pasties, riepas ir lisās, bet te es plānoju darīt tādu lietu. Es plānoju tā. Redz, lai viņš te var uzlikt kaut kādus, ja šitie ir 18 diski, te es domāju, kaut kā 17 toču var uzlikt, varbūt pat 16. Diez vai, bet 17 gan noteikti. Un uzlikt lielāks, balūnīgāks riepas. Tas man jau ir padomā jau uzreiz. Tāda doma. To es darīšu obligāti, un tad arī mīkstāk ripos. Un te jau nav nekāda pneimomīša vai kas. Tas pagaidām viss. 14 minūtes. Cik ta procents papildus ieguvu?
cik bija 8,7. Nu, re, pa 14 minūtēm, cik mums sanāk 5% dabūja klāt. Tātad faktiski pa stundu reiz 4 būtu 20% pa stundu es dabūtu klāt. Ļoti lēni lādējās. Nu, bet es jau plānoju, ka es viņu lādēšu mājās. Es ļoti ceru, ka man izdosies atrast kaut kādu nopirkt lādēšanas iekārtu, kur es varēšu mājās lādēt. Jo šitā es gribētu aizbraukt Liepāju, man lādējot būtu 5 stundas jāpavada tikai pie čārģera. Tas ir šausmīgs rezultāts. Nē, nu tur, protams, YouTube kaut kāda arī ir tāda bišķi veiksmīgāka ķipa tie gadījumi, ka tur pa stundu salādē vai ko. Es domāju, te pa stundu neko nevar salādēt. Ātrākais, man liekas, no 0 līdz 100 ir kaut kāds 3 vai 4 stundas. Nu, vat pagaidām tā. Cerams, ka jums šīs te elektroauto uztaisīšu tumnēlam štādu bildi. Ok! Davai, peace!